Sveiciens visiem. Šodien mazliet par izglītības jautājumiem. Visu valsti pārņēma skolas slēgšanas bums. Un šajā sakarā, teiksim tā, ir divējādas tās domas. Pirmā doma, kad, protams, ministrijām un sevišķi partijām, kas stāv aiz šīm ministrijām, viņām ir skaidra politika, viņiem šī valsts nav vajadzīga, tas ir uz šo brīdi valdošajām partijām, tas ir biznesa projekts, ātri iztirgot valsti, pēc tam mēs dzīvosim, kā gribēsim, jūs kā varēsiet. Ir ļoti dīvaini, ka kopš 2000. gada, tā varētu teikt, kad reāli šis Sijā izpārdod valsti sāka darboties, cilvēki vēl to nav sapratuši, bet tas arī ir izglītības jautājums. Tādēļ ir šī divējādība. Otra lieta, man, teiksim, tāda nenostāja, bet tāda doma ir, ka tās skolas tik tiešām jāver ciet, un ne tikai mazās lauku skoliņas. Tās varbūt tieši otrādi vajadzētu atstāt, bet tieši pilsētas lielās skolas ir jātaisa ciet. Jo, kādēļ? Kā es vienmēr saku, ja ir kāds viedoklis, tad tur ir jābūt apakšā argumentācija. Ja argumentācijas nav, tad tas nozīmē, ka tas nav tavs viedoklis, bet tikai kaut kur dzirdēts un tu viņu atkārto. Līdz ar to argumentēju kādēļ. Pēdējā laikā skatos sociālos un viss, gan Facebookā, gan tepat TikTokā. Visur ir dažādi ieraksti un visu, un tādā skaitā liela daļa visādu viltus ziņu, feiku, sauciet viņus kā gribat. Ja? Bet man ir interesanti palasīt komentārus zem tā visa apakšā. Un lasot komentārus, es secinu, ka 75%, ja ne vairāk, cilvēki nav izglītoti. Viņi ir pabeiguši skolas, viens otrs jau ir zolīdā vecumā, tā kā es, viens otrs ir tikko pabeidzis universitāti, ieguvis maģistra grādu, viens otrs pat 2 maģistra grādus ir ieguvis, un ir jābrīnās par šo cilvēku prāta spējām. Un tad nav brīnums, ka mums kopš 2000. gada, jau tas sanāk 24 gadi, vai ne, pie varas ir Sijā izpārdod Latviju, ja, jo, ar tādiem cilvēkiem ne tas, ka manipulēt. Tur pat manipulēt nevajag. Tur vienkārši pasaki, kas jādara, un viņi vienkārši liet un dara, jo viņiem vienkārši nav nekādas savas domāšanas, savas spriest spējas, līdz ar to argumentācijas un vēl kaut ko. Un kaut kāds šis trends, runāšu gudriem tagadēji paaudzē saprotošiem vārdiem, ja? Tāda līdz ar to tagad trendā ir tāda interesanta lieta, izrādīt savu stulbumu. Kādreiz cilvēki centās parādīt savas zināšanas, savas gudrības spējas, un līdz ar to varēja iegūt kaut kādu autoritāti, kaut kādu atzinumu no citiem un cieņu. Tagad nē, tagad jo stulbāk, jo labāk, jo tu vairāk kaut kādu idiotismu palaidīsi, jo super, ja? Kaut vai šis pats burtiski tepat nesen, ja? Busulis arestēts, šausmas. Izrādās kaut kāds arābs aiz tā viss tā, ko viņš ar to gribēja pateikt. Princips skaidrs. Ziņa stulba, tas, ko sauc par clickbait, jā, galvenais, lai būtu klikšķīgi skatījumi, ir 10 000 skatījumu, 100 000 skatījumu, rezultātā ir kaut kāda monetizācija, cilvēks par to saņem kaut kādu naudu.
Un līdz ar to ir skaidrs, ka ar gudrību kaut kādu, es pēc saviem video skatos, man tur, ja ir 2000 skatījumi, es jau esmu vairāk nekā gandarīts, par šito te, kad mani skatījuši. Jo man nav doma taisīt kaut kādu monetizāciju ar šo te pelnīt naudu. Varbūt tā kā es aiziešu pensijā, man te šodien dzima viena ideja, bet tas būs... Tas vēl ilgi, tur vēl gadi 10, Bet paša patreizējā brīdī mana doma ir tā, ka es vienkārši cenšos savu viedokli izklāstīt un cilvēkiem, kuriem tas ir interesants, viņi to var ņemt vērā. Un ja kāds ņemot to vērā, teiksim, ir pārdomājis savu iepriekšējo dzīvi un nostājies uz cita celiņa, nims virs galvas un... Ko vēl es varu vēlēties, karmas punkti nopelnīti un viss skaisti. Nē, Dieva dēļ, palieciet pie visa kā. Un visā šajā sakarā, ko es gribu teikt, vēl viena ziņa, kuru šodien es izlasīju no rīta, Tā savukārt nāk no kaut kāds, es pat nezinu, man liekas, ka ne pat nav Latvijas, bet no Krievijas kaut kāds krievalodīgās šīs te ziņas, kad Latvijas centrā uzsprāgusi amerikāņu pretgaisa sistēma, Tanī brīdī, kad es to skatījos, apakšā bija 720 komentāri. Interesi pēc pētīju, vienkārši bija laiks pētīt šos te komentārus. Un var pateikšu jums tā, no 720 komentāriem tikai 5 komentāri bija tādi, kas par visu šo te ierēca, tur viens komentārs bija, vai paši latvieši maz zina, ka viņiem tas ir noticis. Otrs komentārs bija štruns par latviešiem, vai amerikāņi zina, ka tas ir noticis, Ja ņem vērā, kad amerikāņu pretgaisa sistēmas Latvijā nav, kur vēl kaut kādā centrā, un vēl daži tam līdzīgi komentāri, kā saka, kas ierēca par to, un tas arī bija viss. Bet pārējie 700 tie ar kapējām komentāri, tie bija, Latvijā neko nevar, vilcienus iepirka sūdus, pretgaisa aizsardzība sūds. Cilvēki pat nezin, ka mums nav nevienas amerikāņas, ja neskaidro, tur varbūt kaut kādā zemesargu bataljonā, vai varbūt ādažos tur motostrēlniekiem kaut kādi pāris stingerēji mētājās kaut kur, ko Ukrainai neatdeva, kas kaut kur tur vai tīri aiz, gadījumā kas priekš sevis pataupīti, vai arī no otras puses vienkārši nepamanīja, atdeva viss, kas bija, pēc tam izrādās, tur stūrī vēl 3 kastes aizkrituši mētājās. Tas arī viss. Amerika, nekā cita no amerikāņu pretgaisa ieročiem un sistēmām vēl jau vairāk mums nav. Bet nē, cilvēki tur visi šausmas, kas notiek Latvijā, tur tralalā. Pie kam vienīgais, ko es pabrīnījos, ka visos šajos 700 komentāros izrādījās, ka tas viss nav saistīts ar vakcināciju iepriekšējo. Brīnums. Tādēļ, ka, piemēram, valsts aizsardzības dienesta iesaukums, vismaz katrā 4. komentārā ir saistīts ar iepriekšējo vakcināciju. Kāds tur kopsakarība? Es centies uzzināt. Nē, mani nolamā, tu muļķis neko nesaproti, kad neredzi, kas notiek apkārt. Es cilvēkam rakstu, es saku, izskaidro man muļķim. Es esmu muļķis. Izskaidro man, kas tad notiek apkārt. Tu esi stulbs, ar tevi nav vērts runāt. Tā arī neviens neizskaidro. Par šiem cilvēkiem. Es par viņiem nesmējos, godīgi sakot, jo par slimiem cilvēkiem nesmējās, vai ne? Es arī nesmējos. Es vienkārši noliecu viņu priekšā galvu, ja Dievs grib kādu sodīt, viņš pirmām kārtām viņam atņem prātu. Un izskatās, ka mums te Latviju Dievs ir izdomājis sodīt, ne pa jokam. Jo lielai daļai šis prāts ir atņemts. Līdz ar to jautājums par tām skolām. Viņas ir vajadzīgas vai nav vajadzīgas? Jo izglītības sistēma un izglītība mūsu cilvēkiem, un it sevišķi pēdējām paaudzēm,
piedodiet, tas ir nevis ārpus kritikas, tas ir vispār ārpus jebkādas saprašanas, pat šizofrēnisks. Tas tā īsumā viss.